Terra incognito, tātad nezināmā zeme. Un īpaši šajā reizē, kad mēs runājam par Valdemāru Matveju, te tiešām ir nepieciešams arī skatījums, kā saka, no malas. Šogad mēs sāksim savu sezonu ar Dienvidāfrikas Republiku. Tur viss ir otrādi. Tur mēs esam krātiņā un dzīvnieki ir brīvā. Tad, kad iebrauc iekšā tajā dzīvnieku parā, kur ir apmēram, es teikšu, 100 000 dzīvnieku. Tās ir gnu antilopes un zebras, kas klejo kopā vienā barā, jo katra no viņām ēd savādāku zāli, un līdz ar to nav konkurentu uz barību. Ja? Tas skats ir fantastisks. Mēs varam arī runāt pilnīgi abstrakti par šīm zemēm, kā par kultūras vietām, un šajā gadījumā saskarsmē tieši ar esošo izstādi.